Automatizētā peritoneālā dialīze, jeb APD, projekta ietvaros materiālu sagatavoja Paula Stradiņa Kliniskās Universitātes slimnīcas nefroloģijas centra peritoneālās dialīzes nodaļa. Uzmanību! Šis video ir papildus mācību materiāls, kas sniedz informatīvu atbalstu peritoneālās dialīzes pacientiem un viņu piederīgajiem, māsām un ārstiem. Šis video neaizstāja peritoneālās dialīzes apmācību, ko sniedz peritoneālās dialīzes māsas. Lūdzu, vienmēr vadieties pēc jūsu peritoneālās dialīzes centra sniegtajiem norādījumiem un konsultējieties ar jūsu peritoneālās dialīzes centru jautājumu vai neskaidrību gadījumā. Sagatavo darba virsmu un nepieciešamos materiālus. Noslaukiet galda virsmu. Noslaukiet automatizētās peritoneālās dialīzes jeb APD ierīci. Uzstādiet modēma sistēmu. Ieslēdziet abas kontaktdakšas kontaktligzdā. Sagatavojiet visu nepieciešamo. Dialīzes šķīduma maisus, vienreiz lietojamo komplektu kaseti, atteces jeb drenāžas maisu, aizsargvāciņu un aizsargvairodziņu, roku dezinfekcijas līdzekli, autiņu un sejas masku, pierakstu lapu. Sagatavošanās procedūrai. Uzvelciet sejas masku. Nomazgājiet rokas. Saslapiniet rokas ar ūdeni. Paņemiet pietiekami daudz ziepju, lai nosegtu visas roku virsmas. Berzējiet plaukstu pret plaukstu. Berzējiet labās rokas plaukstu pār kreisās rokas plaukstas virsmu un otrādi. Berzējiet plaukstu pret plaukstu ar savītiem pirkstiem. Berzējiet pirkstus pretējās rokas delnās. Berzējiet katras plaukstas īkšķus ar rotējošām kustībām. Berzējiet pirkstu galus ar rotējošām kustībām pret pretējās plaukstas virsmu. Noskalojiet rokas ar ūdeni. Noslaukiet rokas sausas ar vienreizējās lietošanas papīra salvetēm. Aizgrieziet ūdens krānu, lietojot papīra salvetes. Uz galda atveriet visus ārējos dialīzes šķīduma maisus. Maisus atstājiet ārējā iepakojumā uz galda. Dezinficējiet rokas. Uzlejiet pietiekami līdzekļa, lai nosegtu visas roku virsmas. Berzējiet plaukstu pret plaukstu. Berzējiet labās rokas plaukstu pār kreisās rokas plaukstas virsmu un otrādi. Berzējiet plaukstu pret plaukstu ar savītiem pirkstiem. Berzējiet pirkstus pretējās rokas delnās. Berzējiet katras plaukstas īkšķus
ar rotējošām kustībām. Berzējiet pirkstu galus ar rotējošām kustībām pret pretējās plaukstas virsmu. Tiklīdz rokas ir sausas, jūsu rokas ir dezinficētas. Pārbaudiet dialīzes maisus, vai glikozes koncentrācijas un maisu tilpumi atbilst nozīmētajai terapijai. Pārbaudiet maisu derīguma termiņus. Pārbaudiet, vai dialīzes maisi nav bojāti, mitri vai dialīzes šķīdumi ir dzidri. Ja maisi ir bojāti vai mitri, ja dialīzes šķīdumi ir duļķaini, tad nelietojiet tos. Ja viss ir kārtībā, saspiediet un sarulējiet dialīzes šķīduma maisu uz galda, tā, lai sajauktos visas maisa daļas kopā. Uzlieciet to uz ierīces sudraba sildītāja virsmas. Ja terapijā nozīmēti papildus dialīzes šķīduma maisi, tos novietojiet blakus ierīcei, labajā pusē. Ierīces ieslēgšana un procedūras sākšana. Ieslēdziet melno pogu ierīces aizmugurē. Pēc dažām sekundēm parādīsies uzraksts ar ierīces logotipu. Lūdzu, gaidiet! Pēc skaņas signāla parādīsies sveiki, jūsu vārds, uzvārds. Spiediet zaļo pogu. Ekrānā parādīsies uzraksts pieslēdzas tīklam. Pieslēgšanās var ilgt vairākas minūtes. Kamēr ierīce pieslēdzas tīklam, sagatavojiet vienreizējās lietošanas komplektu kaseti. Atveriet iepakojumu, aizspiediet ciet visus aizspiedņus. Sagatavojiet atteces maisu. Aizveriet ciet lielo, balto aizspiedni, bet atstājiet atvērtu mazo, balto atteces līnijas aizspiedni. Kad ierīce būs pieslēgusies tīklam, atskanēs signāls, un ekrānā parādīsies spied go, lai sāktu. Spiediet zaļo pogu. Lūdzu, gaidiet līdz skaņas signālam. Uz ekrāna parādīsies nozīmētais režīms. Spiediet zaļo pogu. Uz ekrāna parādīsies ielikt komplektu. Varat ielikt kaseti. Paceliet rokturi ierīces priekšā, lai atbloķētu un atvērtu durtiņas. Kaseti varat ievietot tikai vienā veidā, tā, lai šķīduma līnijas būtu vērstas uz ierīces labo pusi. Aizveriet ciet durtiņas un nospiediet rokturi uz leju. Uzlieciet kasetes zilo palikni virs durtiņām. Uzāķējiet to un nofiksējiet. Atbrīvojiet kasetes līnijas. Pievienojiet atteces maisu. Paņemiet no palikņa pirmo līniju no labās puses. Tad noņemiet no abām līnijām uzgaļus un savienojiet tos kopā. Atteces maisu novietojiet uz grīdas. Spiediet zaļo pogu. Uz ekrāna parādīsies pašpārbaude. Kad pašpārbaude ir pabeigta, ekrānā parādīsies pievienot maisus, atveriet aizspiedņus. Uzmanību! Izmantojamo līniju skaits ir mainīgs.
Tas ir atkarīgs no jums nozīmētās terapijas. Veiciet pilnu roku dezinfekciju. Pievienojiet dialīzes šķīduma maisus. Pievienojiet līniju ar sarkano aizspiedni pie sildītāja maisa. Aizveriet maisa spārniņus ar vienu roku. Pievienojiet līniju ar zilo aizspiedni pie pēdējās uzpildes šķīduma maisa. Pārlauziet zaļo noslēdzēju. Ja nepieciešams, pievienojiet līnijas ar baltajiem aizspiedņiem pie papildu šķīduma maisiem. Un atveriet sarkano aizspiedni. Atveriet zilo aizspiedni. Kad visi dialīzes šķīduma maisi ir pievienoti, tad atveriet vaļā aizspiedņus tikai tām līnijām, kas ir savienoti ar šķīduma maisiem. Kā pēdējo atveriet vaļā pacienta līnijas balto aizspiedni, pirmo līniju kreisajā pusē uz zilā palikņa. Spiediet zaļo pogu. Notiek uzpildīšana. Uzpildes ilgums ir apmēram 10 minūtes. Ierīce automātiski pārslēdzas uz uzrakstu. Pārbaudiet pacienta līniju un pievienojieties. Apsēdieties ērti, ieklājiet autiņu klēpī. Izņemiet no somiņas pacienta katetra pagarinātāju un ielieciet to klēpī uz ieklātā autiņa. Atveriet uz galda aizsarga vairodziņa iepakojumu. Veiciet pilnu roku dezinfekciju. No kasetes zilā palikņa paņemiet pirmo līniju no kreisās puses, jeb pacienta līniju. Noņemiet noraujamo gredzenu un ievietojiet atvērtajā aizsarga vairodziņā. Ar 2 pirkstiem aizveriet to ciet. Turot rokās ierīces pacienta līniju, no pacienta katetra pagarinātāja noskrūvējiet aizsarga vāciņu un savienojiet līnijas kopā. Atveriet vaļā pacienta katetra pagarinātāja vītni. Ietiniet savienojuma līnijas autiņā. Spiediet zaļo pogu. Ekrānā parādīsies sākotnējā attece. Kad būs pabeigta sākotnējā attece, automātiski ierīce pārslēgsies uz nākošo posmu un sākas nakts dialīze. Cikliski tiek veikta uzpilde, ekspozīcija un attece. Dialīze ilgst vidēji 8 līdz 12 stundas. Terapijas beigas. Uz ekrāna parādās uzraksts terapijas beigas. Spiediet atkārtoti bultiņu uz leju, līdz parādās uzraksts. Pierakstiet datus pierakstu lapā. Spiediet atkārtoti bultiņu uz leju, līdz parādās uzraksts. Pierakstiet datus pierakstu lapā. Spiediet zaļo pogu. Uz ekrāna parādīsies uzraksts.
aizvērt visus aizspiedņus. Aizveriet ciet visus aizspiedņus. Spiediet zaļo pogu. Uz ekrāna parādīsies uzraksts aizvērt visus aizspiedņus un atvienojieties. Aizveriet ciet pacienta katedra pagarinātāja vītni. Aizveriet ciet pacienta katedra līnijas balto aizspiedni. Uzlieciet sejas masku. Atveriet jaunu aizsarga vāciņa iepakojumu. Veiciet pilnu roku dezinfekciju. Turot rokā pacienta katedra pagarinātāju, atskrūvējiet no tā ierīces pacienta līniju. Paņemiet no iepakojuma atvērto aizsarga vāciņu un uzskrūvējiet to pacienta katedra pagarinātājam. Ievietojiet pacienta katedra pagarinātāju somiņā vai piestipriniet to ar plāksteri pie vēdera ādas. Spiediet zaļo pogu. Ekrānā parādās izņemiet kaseti. Paceliet rokturi, lai atbloķētu un atvērtu durtiņas. Izņemiet kaseti. Aizveriet durtiņas. Spiediet zaļo pogu. Ekrānā parādās lūdzu gaidiet, pieslēdzas tīklam. Ierīce pārnes datus tīklam. Spiediet zaļo pogu. Ekrānā parādās izslēgt. Izslēdziet melno slēdzi ierīces aizmugurē. Drenētā dializāta pārbaude un utilizācija. Pārbaudiet drenēto dializātu, vai tas ir dzidrs. Piemēram, zem maisa palieciet lapu ar tekstu un pārbaudiet, vai ir redzams teksts. Utilizējiet izlietoto dialīzes maisu.